Aivars Bērziņš, bijis mežsargs Skujenē 2 gadus un bijis 5 gadus Dikļos mežsargs strādājis. Un es lepojos ar to, ka man neviens kukainis, kā saka, briedis pārāk neapbižo un viss aug. Un nav jau tā kā burkāna laukā, protams, un nekad iestādīs, un otrā dienā, trešā būs jau kaut kas redzams. Bet šeit ar gadiem pats neman, kad izauguši tādi koki. Lielākā vērtība ir tāpat ekoloģija, jo šeit aug jaunie koki, nav vairs vecie izmirstušie, kas izdala oglekli, nevis uzņēmē. Un tas man ir, kā saka, lielākais ieguldījums, ko es veicu. Šeit ļoti daudz jaunās. Nu, tad notiks ik pēc 10 gadiem kaut kāds kopšana notiks atkal, kamēr būs mežs pieaudzis, un tad jau mazbērni kaut ko tur darīs. Nu, mācība tāda, ka neko nedrīkst kļūdīties, jo tās kļūdas diezgan pēc tam smagi atsaucās. Tās vairs nav labojamas dažās vietās. Jā, piemēram, atstājot ēgļu audzē vai nekādu priedi, pažēlojot. Pēc tam tā priedi izaug, tā saka, pa cūku priedi, aizēno visu, un tur jau kāds 5 eglis jau no tā cieš. Jā, nu, tāds kļūdas apmēram līdzīgs, no kurām es pats mācījies. Un arī agrāk bija tāda bieza atstāta kopšana, ko tagad Eiropas Savienībā vairs jau tā neievēro pārāk, diezgan retina bieži, vai ne? Un prieži audzēs tikai kā šeit, tad es atstāju biezu. Tiešām droši, kad varēšu pēc tam retināt, kad būs mīza jau tāda repuļaina palikusi priedēji un vairāk viņa neaiztiks. Nu, gribētu, lai cilvēki tomēr pie tās dabas, kā saka, ko viņi paši ir mežā izdarījuši, viņi arī atlīdzināt, ne tikai paņemt.